Kāda iespēja tikko izkāpt no mašīnas un sāk līt? Vienmēr sakot, ja jums vajag lietu, sakiet, Jāni, aizbrauc uz laukiem, mums vajag lietu. Ja? Visi atbrauc uz laukiem, sāk līt lietas. Atcerieties, es pirms kādu laiku, pavasarī sēju zāli šeit, kā jūs domājat, ir rezultāts? Protams, ka ir rezultāts. Protams, ka ir rezultāts, jo. Un šeit arī bišķīt. Tā kā kaut ko jau arī prot, vai ne? Kas tas tāds? Nē, nu labi. Lai līst. Gribu ēst vienalga. Gribēju vēl galdu iznest ārā, bet nespīd. Tā. Ogles. Šodien ir 8. jūnijas. Kas šodien par dienu? Pirmkārt, šodien vēlēšanas. Aizgājāt nobalsot. Otrkārt, šonakt sākās NHL fināls. Un treškārt, pirms 6 gadiem Ovečkins ieguva Stanley kausu šajā dienā. Tas īsumā viss par šo dienu. Ja runājam par Eiroparlamentu vēlēšanām, tad, manuprāt, vajag aiziet nobalsot, pat tad, ja tu saki, ka es taču nezinu un ka tas neko nemainīs un tā. Nu, ja mēs skatāmies globāli, tad jā, taisnība, diez vai tas kaut ko mainīs, bet, zin kā vienmēr jau pietrūkst tas 1 cents, lai nopirkt saldējumu, vai pietrūkst 1 metrs, līdz tiktu līdz toaletē. Tāpēc, jā, mums te 9 mandāti varbūt arī beigās kaut ko izšķirs un nevajag apkalnot Latviju un atkal nosūtīt uz turieni žanakveidīgos, ja? Tāpēc, kaut vai tāpēc ir jāiet nobalsot. Es biju nobalsot un par ko es balsoju, atceramies Reinis Pozņaks, ja? Jau kopš kara sākuma Ukrainā. Veda viņiem mašīnas, organizēja mašīnas un es par viņu arī nobalsoju, jo tas ir cilvēks, kurš dara, necerot neko saņemt pretī. Un es domāju, viņš ar savu darbu ir arī nopelnījis šo vietu. Vēl viens variants būtu Liana Langa. Labi, jūs varat sakāt, viņa ir radikāla, nacionālista un tā. Bet Latvija ir vienīgā valsts pasaulē, kur mēs varam runāt latviski un kur mūs saprot. Tāpēc, viņa arī ir uz pareizā ceļa, ja? Tāpēc par viņu arī varētu balsot. Vēl šādi tādi jaunumi. Pļāvām zāli, saplīsa zāles pļāvējs. Tas jau tagad 3 nedēļas ir servisā. Meistars gan teica, ka mums jāpērk jauns, jo tik vecus neviens neizmanto. Bet, tam ir 15 gadi, ja? Tā kā es nedomāju, ka viņš būtu pārāk vecs, vienkārši vajag salabot. Tur kaut kas ir asmens nolūza vai kaut kas viņam, alis tur pļāva. Tāpēc nebija ar ko pļaut. Zinām, ka kaimiņi izmanto pļāvēju pakalpojumus, tāpēc uzaicinājām to pļāvēju, kas pļauj tur, nopļaut šeit. Bet viņš tā kā mūs nedaudz uzmeta, jo viņš tāds atnāca apstīties. Līdz 50 eiro, 30, 50 eiro. Viņš te nopļāva un beigās paprasīja 70 eiro. Es gan nezinu, kā tur tiem kaimiņiem iet ar to pļāvēju vai visi kārtībā, bet tas nav biznes. Mēs, protams, nesamaksājām 70 eiro, jo es par 70 eiro varētu šeit ar rokām to zāli, kas saka, izravēt. Beigās cik 50, es nezinu, es tur maksāju. Bet vienmēr sakot, tas nav smuki tā vest biznesu. Bet tagad es nezinu, ko es darīšu. Zāle ir puslīdz nopļauta, bet jau atkal viņa ir ataugusi. Ko tālāk? Nezinu. Vai jāpērk jauns pļāvējs, ko es arī negribētu darīt. Vai arī atkal jāizmanto pļāvēju pakalpojumi. Kaut kā tā. Vēl kas jauns. Es aizgāju no darba. Tagad es esmu oficiāli bezdarbnieks. Atkal.
Ja? Gada laikā jau otro reizi. Tā kā, ja jums ir kaut kāds darba piedāvājums, kur daudz maksā un nekas nav jādara, droši rakstiet man. Ja runājam par ūdeni, tad es vienkārši nopirku spaini un ķēdi un slaižu akā. Au! Liksim to kopā ar... Liksim to kopā ar to. Tā plāns sekojošs. Tā kā man nespīd elektrība, tā kā man nespīd aku salabot un tur ielikt pumpi, izmantošu sentā metodas. Ķēdi un spainis. Tādā! Pagaidām, viņš netīrs, pasties. Kas tur ir zirnekļi beigti? Mamma, atnāc, pasties, mums sanāca! Tur ir skudras. Re, kur skudras, zirneklis. Un vienkārši netīrs. Nāc, pasties! Bet kā tehnisko ūdeni gan jau var izmantot. Un elektrību, jā, es izmantoju to EcoFlow. Īstenībā ģeniāls izgudrojums, un es pat domāju, ka es paredzu, ja, ka nākotnē vasarnīcām vairs nevajadzēs patstāvīgo elektrības pieslēgumu. Varēs vienkārši nopirkt tādas spēkstacijas, pieslēgt saules baterijām. Nu, un ka vajag tā lieto, un ka nevajag, ņem līdzi vai kā, un nevajadzēs maksāt par pieslēgumu. Vismaz tas ir tas, kā es to redzu, jo pašlaik jau ir ļoti tuvu tam. Ja, ļoti tuvu tam. Tā kā pēc 10 gadiem mierīgi. Tā kā, kas attiecās uz Jāņu svinēšanu šeit, tad, principā, es domāju, ka es to būšu izdarījis. Šeit Jāņus varēs svinēt. Iekšā tikai ir jāiztīra vēlreiz viss kārtīgi un jāatnes gultas veļ. Mums ir vēl viena gulta, ko mēs varam šeit uzstādīt. Es nekādas ieguldījumus sakarā ar to, ka man nav darba, neplānoju šeit veikt, tāpēc nekas tāds arī nebūs. Man ir nojumi. Gultas, jā, kā es teicu, bija. Grils kaut kāds ir, šķīps, jā, no 72. gada. Ja. Tā kā tā arī svinēsim. Gan jau esam pie kaimiņiem. Kā saule jau var sāk spīdēt. Moš man paveiksies. Beigs līt. Varēšu iznest galdu, krāslu. Tā kā pie cilvēkiem, ja, kas saka. Kur būs līdzons? Šeit apmēram. Un krēsls. Apmēram tā. Es parasti lieku krēslu uz to pusi, jo tur ir kaimiņu mājas. Galīgi nav interesanti uz turien skatīties. Es domāju, pārlikšu arī kameru, vai ne? Kaut kā tā. Tā, ogles drīz būs gatavas. Vēl nav 100%, bet tuvu. Tā, man nav piedarumi, gan jau iekšā ir. Es ceru. Viss kā pie cilvēkiem. Tā. Kaut kāds zirneklis. Liekam virsū. Man ir tikai, cik te ir iekšā? 1 kilograms. Es jau te viens esmu. Ko ta man vairāk vajag? Es ņemu
šašliku vienmēr no LV. Jo, es nezinu, pēc pieredzes tur vienmēr ir visgaršīgāk. Tā marināde. Tā pati gaļa, jo dažreiz sanāk viņi ļoti sāļi. Dažreiz viņi sanāk nekādi. Bet ar LV vienmēr bijusi vislabākā pieredze. Kā dzeramais man ir 1,664 bezalkoholiskais. Īstenībā diezgan laba alternatīva alkoholiskajam alum. Tā kā es alkoholu tā nepārāk lietoju, tad šis ir baiglēkā. Gribēju atbildēt uz jūsu jautājumiem, kas bija zem Spānijas video, jo es teicu, uzdodiet jautājumus, atbildēšu. Bet es tikko pamanīju, ka nav komentāri. Comments are turned off. YouTube, come on. Kāpēc? Es neesmu slēdzis ārā komentārus. – 23,000 skatījumu tam video. Un tiešām komenti ir izslēgti. Vajadzēs šito izpētīt, jo tā nav varšana. Ja jums pietrūks mani video, un ja jūs vēlaties vairāk lauku dzīves saturu par vasarnīcām, par dzīvi laukos, tad piesakojiet Ozī čanelam. Ozī čanels ir atgriezies, un viņam ir nevis vasarnīcas stāsts, kā viņam bija, villas stāsts. Sorry, ja es nepareizi pasaku, sorry. Ja. Tāpēc piesakojiet viņam, uzrakstiet komentāros, kad nākat no manis, pasveiciniet viņu. Jā, like, share, subscribe. Es tikai atbalstu strādīgus cilvēkus, kuri tiecās uz savu mērķi. Bet izskatās, ka man tur parādās uguns. Nu. Tā kaut kas jādara lietas labā. Būs labi. Protams, ka sāk līt. Protams. Kaut kā viss jāpanes apakšā zem koka. Viss. Koks ir mans glābiņš. Atceros arī, ka bija maziņš. Tad zem šī koka stāvēja galds. Vasarā ēdām pusdienas šeit. Bija forši. Tikai šitas koks ir leģendārs. Man jau tie krumzāģētāji, krumgrieži, ja, kas te iztīrīja pagalmu, teica, ka šis koks ir avārijas stāvoklī, jo redz viņam stumbrs atdalās, un tad viena puse var uzkrist uz mājas, un tādā garā ieteica varbūt saskaņot zaģēšanu, bet šo leģendāro koku neviens neaiztiks. Tā bišķi deg. Starp citu vēl kas jauns. Aizgāju, uztaisīju savai Astrai, ja? Leģendārai, kas arī ir leģendāra 2000. Gada Astra. Nomainīja eļļu un filtrus un pacēlu augšā uz pacēlāju. Pirmo reizi redzēju, kas tur apakšā notiek. Meistars teica, ka, ja es gribētu, tad es teorētiski vēl pāris gadus ar viņu varētu nobraukt, respektīvi nav nemaz tik sarūsējusi, kad ir redzēts daudz sliktākas mašīnas par 1500, ja? Un viņš saka, tas meistars saka, tā kā tu nopirki vispār par 700 eiro, tur nav par ko sūzēties. Un labi, ka es nomainīju eļļu, jo, lai gan eļļa teorētiski bija mainīta, bet izskatījās, ka ne gaisa filtrs, ne eļļas filtrs nebija mainīts. Tad iedomājieties, kā viņš izstījās. Es negribu teikt, ka viņš nebija mainīts kopš ražošanas, tā nē, bet tie filtri nebija mainīti katrā ziņā pēdējā eļļas maiņas reizē. Plānoju vēl braukt, pārdot vēl netaisos. Ar apskati es nezinu, jo man liekas, man tāds aizdoms, ka kaut kas ar atgāzēm nav kārtībā, jo ļoti smird. Varbūt tā ir jāsmird vecām mašīnām, es nezinu, bet man baigās aizdoms, ka tur kaut kas ar atgāzēm nav kārtībā, un meistars teica, ka atgāzes tur baigi tā regulēt nevar, tad tur jāmaina ir kaut kas tur motoram. Varbūt palīdzēs, varbūt nē. Bet, ja tas būs jādara, es nezinu, vai es tērēšu tur naudu. Tā kā Opeli stāsts ir tāds, un
sievai, jā, kā jūs ziniet, man ir Taurans, Volkswagen Taurans, un viņa ir ļoti nelaimīga ar to mašīnu. Viņai visu laiku kaut kas notiek, un kaut kas nepatīk, un viss ir slikti. Un tā viņa tāda, kāpēc tu nopirki par 700 un tev viss kārtībā? Es jau taisu ielikusi savam Tauranam 3 vērtības iekšā remonta izmaksās. Nu, nezinu, kā paveicās droši vien. Es viņai saku, pārdot to Tauranu. Nu, it kā viņam jau nekas nav, viņš ir sataisīts, viņš vienkārši bieži plīst. Varbūt Volkswagen paši pa sev bieži plīst, es jau nezinu, bet, ik pa laikam, ik pēc kādiem pāris mēnešiem kaut kas tur jāremontē. Es vienkārši saku, pārdod, arī nopērc kā man Astru. Nu jā, bet viņi saka, man jau nepaveiksies tā kā tev. Šis ir vēsturisks brīdis. Kā ir? Nezinu. Pirmā reize pie stūras Opelī. Gribētu šitā mašīna labāk par manu. Labāk par tavu? Jā, viņa negrib, nekas tur netek, nekas tur enģins nedeg. Jā. Tikai pedāļus grib spiest, un viņi ļoti zem un sajūt, ka es iespiest kaut kādā mucā. Nu, šitai maza mašīnīte. Nav, tā kā manai. Nav 6. ātrums. Jā, starp citu, Alis tikko mēģināja ielikt 6. ātrumā. Šitam ir 5. Bet labi, ka apakaļ gaita ir uz priekšu, nevis atpakaļ. Man nav vērts sēdēt. Nu, tu neesi ieregulējis, bet tagad neregulē. Bet, maza mašīna, maza. Es nezinu, kā tu te vari. Tāda maziņa. Man pat vietas nav. Es normāli iekārtojos un aiziet. Tā maziņa. Bet, skaņa laba. Nekas negrab. Bet, ātruma poķis ir sūdīgs. Pedāļi sūdīgi. Es īstenībā nezinu, ko tu tur runā. Protams, ka viņi nav tā kā tavs Taurans. Jā, 20 gadus jaunāks Taurans nekā manējā. Protams. Bet, nav arī tik slikti. Pierod. Viss pierod. Es pabrauktu kāds 2 reizes un jau pierastu gan. Viņai uzrāviens vispār nekāds. Nav 6. nav. Klau, līst ne pa jokam. Tas koks jau arī mūžīgi neturēs to ūdeni. Un šašliks drīz gatavs. Un vējš vēl pūš forši. Jānis atbrauc uztaisīt gaļu, jo kāpēc gan ne. Tā, gaļa ir gatava. Es redzu, ka kamera arī paliek slapja. Lai gan tas ir GoPro, man tur ir pievienots mikrofons. To slapināt nevajadzētu. Nāksies no jums atvadīties. Paldies, ka skatījāties šo video. Tagad man būs nedaudz vairāk laika. Es varēšu beidzot samontēt EcoFlow apskatu. Es varēšu beidzot samontēt pa Spānijas video, jo es tur viņu sāku filmēt un tā arī nepabeidzu. Un es beidzot varēšu paēst šašliku. Jā, tāds maziņš update video. Paldies, ka skatījāties. Čau. Jā, neaizmirstiet. Ozīt čanelam arī vasarnīcas. Nē. Vilas stāsts. Kaut kas tāds. Skatieties.